Pa lielam jūsu braucienos, pa lielam jūsu pro klases braucienos ir maz kļūdu. Jūs esat jau attīstījušies tik tālu, un līdz ar to, tad jums nav vajadzīgs vairs tik sīkumaini analizēt jūsu braucienus šajās kvalifikācijas, kā jūs esat mācīties. Mēs jau redzam, ka kļūda jau konkrēts punktu skaits nost, tātad tādā veidā veidojas šī te kopējā summa. Viņu vienkārši nav tik daudz to kļūdu. Tā, viss? Jā? Jā. Labi, tālāk mēs runājam par strītu, kam neinteresē. Paldies, kā atnācāt. Jautājums ir vēl par Latviņu, kas apgāja apkārt. Es ceru, ka kaut kur viņa ir. Vai visi pierakstā? Atdodiet vēl kādu, man liekas, ka tajās viņās arī gāja. Visi pierakstījās uz lapas. Vārdi, uzvārdi, telefoni. Vai tur visi ir pierakstījušies? Aizmugurē, jā? Jā. Cool. Ātri jautājums, tas ir. Vai varētu braukt par pro mašīnu kāds cits? Nē. Es patīju, tāds strīt mašīnu var braukt? Jā. Bet mēs tūtās tam vismaz izcelt par izmaiņām, jā? Strīt mašīnu. Tātad kaus, trases nākamgad tiek veidotas tā, lai ātrākās šīs sievadienu ātrums pirmajā līgumā nepārsniedz 80 km/h. Ko jūs darīsiet, tie, kas strītā brauc 4-trīgajiem? Viņiem noteikti iemetienā ir 80. Nē, trases tika veidotas tā, lai ātrākās mašīnas sievadienu ātrums nepārsniedz 80 km/h. Tie būs mazie stadioni, tie būs tāpatās, sapratit? Nebūs vairs tā. Mazās trases. Mazās trases. Visi esam ilgtīgi mazās trases. Nebūs nekādas graizīšanas. Būs rekord. Kas ir tā no tām izmaiņām? 80 Nē, 80 ok, bet es tur jau sanāk viņiem vairāk. Nē, nesanāk. Trase tiks konfigurācijā vienot tā. Tālāk par rodas jautājumu. Strītklases ieslēgties, skaitiet drīkst piedāt, tātad tika izstrādāt šie ieteikumi, un vispārējais, mēs izdomājam, kad mēs piedāvājam jums, kad strītklases ieskaitiet drīkst piedalīties ar proklases licenci, taču tikai ar strītklasē atbilstošu automašīnu. Tad šogad tā ir otrādā. Ja mēs pagājušajā gadā ļāvām braukt ar proklases automašīnām, bet nebraucējiem, tad mēs šogad jums piedāvājam otrādāku variantu. Tas ir ņemot vērā arī ārvalstu pieredzi, tāpēc, ka, piemēram, tajā pašā Japānā es kā braucējs drīkstu braukt ar dažādām mašīnām visās iespējamās klasēs. Tātad mana automašīna ir vai nu vienkāršāka, vai labāk sagatavota, bet es varu mēroties uz spēkiem, jebkurā no šīm klasēm. Tas nav godīgi, jā kā. Tagad jūs visu laiku sakat to, kad visu šo te jālaiku. Tāpēc es šeit vai uz priekšu. Kāpēc? Jo uz 80 km stundā nav svarīgi, kāds ir tavs autā, kāda ir atšķirība. Pag, jūs tikko teicāt otrādā. Nē, bet es nesaprotu, kāpēc? Kāda atšķirība? Kāpēc nevar braukt ar pro autos? Tāpēc, ka tas ir dubults automobīls. Tas ir 80 km/h. Ar dubultām mašīnām mēs nebraucam strītā. Tāpat kā pa ielu nebraucam. Var mainīt, ja mēs sezonā. Ja man ir dubis un es braucu pro. Tu no strīta uz pro vari mainīt. Nē, no pro uz strīta tu arī vari mainīt. Kā būs mainot mašīnu? Nekas nav jāmāja. Tu vari apsoļus braukt. Tev nekas nav jāmāja. Tev tikai mašīnas jāmāja. Nu tā, pa vienam davai, kas? Nu, tagad mana mašīna ir bišķi labāk sagatavot nekā strīta, bet viņi nav sagatavot man tā kā pro. Brauc pirmo gadu un brauc strītā. Bet man jau mašīnai taisīs 2 gadus, un tajā mašīnai ir iebūvēts certificēta kartes. Ko man tagad darīt? Kādi kritēriji, cik lieli tie kritēriji, lai es nebrauktu tajā strītā, bet ja es braucu pirmo reizi, bet ar to mašīnu es nebraukšu pro klasē. Kādēļ es nedrīkst piedalīties strīta klasē? Es jau arī par to domāju. Kāpēc? Vienkārši. Pagājuši, kad visiem teiks, meitena, Dugas varēsiet braukt, varēsiet braukt. Tagad Dugas ir iemetināts, pasaka, nē, jūs nevarat vairs braukt. Es braucu par mašīnu strīta klasē, bet pro klasē es nelieku. Kas bija tas cepiens, bija tas, ka pēdējos posmos brauc ar tām pro mašīnām. Bet ok, brauc! Nē, bet visi internets cepās par to. Kāpēc mums 2 klases? Kāpēc mums 2 klases? Ja tu brauc vienā... Meitena visi Dugas un pēc tiem visi... Tas ir normāli, jā. A, B, C, D, ko viņi zina, Zēfi.
Tā drošīgi pazūd. Dūgas nav rādi. Visiem kārtām, visiem. Visi brāc prom, visi brāc strītā. Jā, es piedāvāju braukt dubultām mašīnām strīt klasē, bet bez tandēmiem. Tas ir reālais risinājums visur pasaulē. Latvijā tikai tandēms strītā, tāpēc arī šitās vien. Ok, bet teiksim, no osmzētās puses, vai nāk skatīties kāds mums ir? Neviena nav. Ar ko aizšķirās pro no strītu, tevi pasaka? Nu, tas līmenis, teiksim, ātrumu, līkumu, visu risks lielāks. Bet strītā, teiksim, ātrums mazāks, lai krājās mana pieredze, kas tikko kā ir sācies. Bet vai man dubis traucē braukt strītā? Tur ir engine, tur dod pedāli gribi, tur ir uztaisīt trasi. Tā jau uztaisīt to bīstamo situāciju trasi, ne jau dubis. Cilvēki negrib vispār nākt, jo redz, ka tādas mašīnas, kas tiešām var mēroties ar pro klases mašīnu. Bet braucējs, jā. Mašīna jau pieredze apskatīs, man ir pieredze 1 gadu. Es iešu līdz tās pro, jā, nākošu gadu. Es tur pusi apšķilšu no jūsu braucēju pro mašīnu. Jūs būsiet laimīgi. Tieši tā, tas laimīgs. Man nav pieredze. Būtu man 3 gadus pieredze, 2 gadus pieredze, 4 gadus. Tā notiek visur. Kāds starpība, ja tev ir pieredze? Kāpēc tu pagājuši? Ja tu iegāvi tačkā un vēl šos. Bet kā mēs katru gadu 7 sataksti kaut ko izvēlējies, tu vēl ko jāviens Es neko nesaku. Es uzskatu, ka tas līmenis mums ir pro tikai tāpēc, ka strīds ir braucis tandēmos, un mēs to līmeni ļoti labi uzaudzējām. Bet tad, kad būs līmenis tāds, ka strīds brauks bez tandēmiem, tie strītinieki nebrauc tik ātri uz pro. Bet ja nav ātrums, kāpēc lai viņš nevar braukt ar to? Tur nav ātrums, tur nav bīstamības. Tas ir vienīgais instruments, kā ierobežot tāds. Tieši tā! Bet kas no tā jauniņiem varētu, vai tādi? Jauniņiem, kurš taisīs mašīnu, taisīs mašīnu, teiksim, pagājušā gada runai, vajag dugas, taisa mašīnu, un tagad šogad mēs vienākam sapulc. Mēs nevienam braukt tikai dēļ dugām. Motors, teiksim, jā? Motors 300 zirgi un 80 km/h. Negribu ieklausīties, ko es to saku, es tev piekrītu, es pilnīgi saprotu, un es uzskatu, ka tas ir negodīgi attiecībā pret tiem, kas grib palikt strītā ar logām. Bet jaunais braucējs, strīta braucējs, viņš nekad nebrauc ar divlitrīgu pieņems. Nu tā, nu, viņš tā, es esmu jaunais braucējs, man jābrauc ar pieņemsmu mazu motoru. Jo tagad visi ir mazie, visi brauc taču mazie, visi bez dugām brauc tā tālāk. Tāpatās arī jaunais, ka nāks, viņš tāpatās mazliet sagatavosies, viņš tāpat ir internāts salsies. Tas jau nav 4 gadu atpakaļ, kad viens džeks tur kaut kur močī. Nu taču tā nav, vai ne? Es ļoti atvainojos. Šeit tikai 2 cilvēki, 3 runā, varbūt pārējie kaut ko pasaka. Tā jau sanāk tā, ka strīt mašīna. Viennozīmīgi pro klases mašīnai nevajag rādīties strītā. Nē, vienmēr ja viņš ir 6 pro klasē, Tev ir sakulēta mašīna, lieliski, kas varētu braukt pro klasē, bet tu vēl tur neesi iestājies. tad iznomā, teiksim, kādam, kurš grib braukt pro klasē tā mašīna. Un tu iekrāmē mašīnā 30 vai 20 štukas, ja? Kāpēc man jātais mašīnu? Bet tāpēc, ka tā ir galva. Kāpēc tev jābrauc sūdīgi, ja tu nopēc labu uzreiz? Jā, tieši tā kā visi tad Mazā laikā nevajag man nomēt. Nav jau runa par to, piedalīties, nē, vienkārši pro klases mašīna nevajag izteikšā. Viņi nebrauc. Arī citās valstīs Citās valstīs var braukt ar dugām, vai jā? Var, jā. Nevar salīdzināt mūsu valsts ar citu Tāds sajūta, ka šeit ir atnākuši cilvēki, kas tomēr grib braukt ar dugām strīt klasē. Tā ir? Tieši tā. Tāpēc, ka mašīnas ir sabūvētas. Nav neviena
cilvēki, kas tomēr grib braukt bez dugām. Dugā, Man pēc ir tie, kam nav dugas, neiebilst par to, kad brauks. ar dugām jau tas neko ātrumu neiet. Tikai nevar teikt. Varbūt jūs varat ieteikt. Nāka, viena galva. 25 galvas. Varbūt ir kāds instruments, kā mēs varam ierobežot, lai nebūtu. Nē, pats negodīgākais bija tas, ka nomāja mašīnas no viena no otra. Tas nav godīgi. Manā skatījumā, ja klasē, kāpēc jau prostu klasē aizdod mašīnu? Bet jau tikpat labi, ko Kur problēma? Daudz pirmā klasa nebija gatava mašīna. Aizņemuši no otras. Viņš brauc Viņš aizdod mašīnu. Manējā mašīna bija īpaša. Tas bija mašīna īpaša. Un tad to atšķirās, ka tik mašīnā. Tikai ar dugām. Piemēram, zikspēks, ka viņš pārējais. Bet ja ļaujam ar dugām braukt uz kāru, tad viņš paņem uz to mašīnu. Ir risinājumi. nav sākts. Tās mašīnas brauc. Nevar vienmēr. Davai pa vienam izsakamies, lūdzu. Man kā braucējām būtu ļoti liels prieks, ko varētu D1 mašīnu pacīnīties. Uz 80 km/h ar savu sūdēju 3 varētu tur mēģināt sānēt. Bet to tu varētu darīt kaut kur Amerikā. Jā, es saku, mani neatkarot atceries Meglītes mašīnu, viņš ir uz startu vai man vienalga. Viņai prota jebkādu. Braucam. 80 km/h tas ir limits. Man piemēram personīgi arī tas nesagādā nekādas problēmas, bet šāds teikts, šāds tev viedoklis bija Tieši tā izaugsme tam. Lielāk izaugsme. Tam, kam Bija aizbrauc uz Igauniju, kvalificējos, viss kārtībā, bet man neļāva braukt tā iemesla dēļ, ka nav dugas.